Sveiki, mani sauc Ginta, un šī ir Sikspārnas stāsti, jeb man radošās dzīves pozitīvie stāsti. Sveiciens vēl vecajā gadā. Es ceru, ka mēs paspējam vecajā gadā, jo sāku filmēt šo vecajā gadā un ceru, ka montāžas programma mani nepievils. Bet vispirms, jā, ziema mūs pašlaik ir uzmetusi laukā diezgan drūms un tumšs laiks, un es ceru, ka video es vismaz pagaišināšu, jo gaišākas vietas vienkārši nav. Laukā no skaistās baltās ziemas viss ir kļuvis tāds drūms un pelēks. Bet vispirms atvainošos par iepriekšējā stāsta montāžas problēmām. Nevienmēr programmas atjauninājumi ir tie labākie, un, ja ir kaut kas labs, ir arī kaut kas slikts. Iepriekšējo stāstu es montēju 29 reizes, 10 stundas. Beigās man bija tas jau tik apnicīgi, kad es jau biju ar mieru. Viss publicējam miers, jo nebija tā varbūt labākā mana montāžas diena. Bet šoreiz es ceru, ka jums ir tēja, kafija. Tā. Man ir briedīša krūzīte, vēl joprojām Ziemassvētku noskaņās. Un tātad es zinu, ka man ir karsta vēl, jūs redzat, jā. 20 minūtes manā rīcībā, tajās es mēģināšu jūs izklaidēt. Un gribēju vēl ielikt šajā vecajā gadā, jo es gribēju pabeigt, parādīt pēdējos darbiņus, jo, ja ne jauno gadu sāk no gluži baltas lapas, tad vismaz ar jauniem darbiem, jo vienkārši šos neatcerēšos, kas pēdējie pabeigtie. Tā, pirmkārt man ir virsū mana jaka Parīziete, kura tiešām arī bija šogad Parīzē, un kuru mēs ar Ivonu taisījām tā kā tamborēšanas pasākumā ar skaistu kapuci. Tur galā tur tāds spicais galiņš. Man liekas, spicis, jā, spicis. Varēja viņš būt arī ieliekts, bet nu kā ir tā ir, Jaciņa baigi foršā, pabijusi Parīzē. Man liekas, ka ne tikai, bet nu labi. Jā, skaista forša silta. Mūsu mājās ir tāds īsts pingvīnu inkubators ap 16-17 grādiem. Nu, tā, kad var kaut ko mazliet siltāk uzvilkt. Negluži siltos džemperus. Bet tātad kopš pēdējā stāsta man ir pabeigti 5 darbiņi, un par tiem es arī gribēšu pastāstīt. 5, varbūt jūs teiksiet daudz, bet īstenībā reāli tie ir maz darbiņi, izņemot vienu. Un ar to es arī sākšu. Tās ir, protams, pēc Novitas apraksta, bezmaksas apraksts. Es gribu uzsvērt Novitas mājaslapā meža zeķes. Es mēģināšu vēl viņu atrast, es ielikšu viņu apraksta kastītē. Tur aprakstīni gan visi ir tikai somu valodā, bet ar Google Translate noteikti tos var dabūt arī latviešu valodā. Nu, vismaz kaut ko nedaudz, kaut ko saprast un tā. Tā, tātad zeķītes. Nav nejausmas, cik es viņus ilgi gadīju. Tam līdzīgi man jau pilnīgi prasīja, vai tiešām ir vērts tik rakstainas, tik skaisti sadīt, jo vai būs kas novērtē. Es atradīšu cilvēku, kas novērtē. Jo man pašai zeķītes ļoti, ļoti patīk. Bet tātad par visu pēc kārtas. Oriģinālā viņas tiek adītas ar adatām numur 3 un no Novita Nalle. Novita Nalle 100 grami, 260 metri. Informāciju skatos savā skaistajā foršajā radošajā dienas grāmatā. Es adīju ar adatiņām 2,5 un man dzīve sanāk 100 gramos 350 metri. Tātad 260 tur ir, man 350. Gluži vienkārši ar tādu metrāžu, kādu viņiem ir, man būtu tā zeķes ļoti, ļoti stipri par lielu. Bet ar zeķu dzīvu viņas būtu par šauru. Ļoti skaistas, ļoti interesantas, ļoti foršas. Tā, man tāds garāks tāds manekenīts. Aizmugurē ir centrālā vīlīte, pret kuru arī notiek visi savienojumi. Interesanti, ka vīle reizēm netiek izadīta. Valdziņi tiek pārnesti. Tas ir ļoti īstenībā forši. Tā interesanti. Tā, bet tātad ar dzījām. Dzīs tātad es esmu tās, kuras es esmu izķērusi visu Latviju un Lietuvu. Un dzīju vienkārši nav. Es gribēju tai pasūtīt somu zeķītēm, Rositas zeķītēm, kuras iepriekšējā stāstā rādīja no žurnāla,
dzīve nav vienkārši. Līdz ar to es šodien drīzāk pasūtīšu alternatīvu aizstāju variantu un mēģināšu no citām dzīvām tajā adīt, jo, labi, izmaksas būs 2 reizes lielākas, bet man vienkārši nav ar ko savādāk. Tā metrāža, lai mēs daudz maz atbilst, un lai var radīt ar adatiņām 2,5 un 3, zeķu dzija būs pār šauru. Tā, bet tātad uzadīju šīs zeķītes. Jā, man jāuztais tūskatiņš. Tātad par to valnīt, ka viņš ir 3 dimensiju. Es mēģināšu uztaisīt tūkadriņu, lai arī nebija tā iedomājusies, uztaisīšu. Bet tātad es šīs zeķes, es abas vispār parasti tādu vienlaicīgi, un es vienu uzadījusi līdz potītei, otru šitik tālu. Tātad šitik tālu. Un tad, lai arī pirms tam es mērīju, man liekas, viss skaisti forši der, un pēkšņi es uzmēru, nekā. Uz manas modeles kājas augšējās eglītes sāk izskatīties kā resni 3 stūri. Zaķīši sāk izskatīties kā piepūsti baloni. Skaistie briedīši ar skaistiem galopiem sāk izskatīties kā, es nezinu, kur viņi aulekšotu. Līdz ar to vienkārši man sanāca, ka, tā kā pa šauru, ja, redziet? Bet es biju pilnīgā šokā. Es tajā vakarā ar ģimenes locekļiem pilnīgi nerunāju. Es domāju, ārprāts, bezjēdzīgi laiks pavadīts, darbs, uzmanība, lai arī man tas tik ļoti, ļoti patika. Es biju gatava ārdīt ārā. Es esmu spontāns, ātrs cilvēks, un es to varu arī pēkšņi paņemt un izdarīt 10 minūšu laikā. Un domāju, varbūt likt mohēras klāt atkal un adīt tādas siltas superbiezas. Bet labi, ka es to neizdarīju, pēc tam tā padomāju, bet man taču, ja kas, šitais var būt kā uzskates materiāls, man ir skaistas meitas, stievas, un turpināšu adīt. Bet tā kā es uzadīju, īstenībā manai kājienes ir tīri labas. Līdz ar to, bet man ļoti patīk tā meža tematika, tātad eglītes, zaķīši, briedīši, putniņi, vāverītes, un apakšā ir atkal sniegotas eglītes. Viss fantastiskākie rakstu salikumi tur ir. Protams, tur ir vēl auseklīši, tur vēl kaut kādi žodziņi, kā es iepriekš teicu, tā kā saulītes, bet vienmēr sakot, ir ļoti, ļoti skaists zeķīts. Bezmaksas un baigi forši. Vēl man novitas aprakstos ļoti patīk tas, ka arī ievēroju arī somu, jo arī tajā skaistajā žurnāliņā bija, ka viņiem ir sadalīts pa adatām, cik valciņus, kuras adatas. Piemēram, ja es esmu pašlaik uz 3. adatas, un rakstu jūs redzat nav tie vienkāršākie. Piemēram, uz 3. esmu, un es zinu skaidri un gaiši, ka viens valdziņš labiski, 2. Visi valdziņi labiski. Viens valdziņš balts, 3 pelēki un tam līdzīgi, ja? Ja mēs te sašūpojāmies, viss kārtībā, Čārlī tikko ienāca no putniņiem. Lai arī laukā ir augsts, viņai putniņi svarīgi. Tā, tas ir par novidu zeķītiem. Es ceru, ka es visu esmu izstāstījusi. Es mēģinu uztaisīt tūkadriņus, lai jūs arī viņas redzat, cik viņas ir ļoti, ļoti skaistas. Cilvēki man prasīja, vai es viņas pārdotu. Es pašlaik saprotu, ka īstenībā neviens nenovērtēs to manu ieguldījumu, lai arī tas man ļoti priecē acis, sirdi, dvēseli. Bet pēc jaunā gada sakārto šīs lietas, un arī, kas vēlēsies, tās varēs arī, kas novērtēs, kā katrai lietai ir savs klients, arī zeķītēm droši vien būs sava nesātāja. Jā, tas ir par pirmo pabeigto darbiņu, tā ir par nākošajiem. Nākošie 3 darbiņi saistīti ar Ziemassvētku dāvanām. Diemžēl uz rokas man viņi nav, līdz ar to jums būs tikai iefilmētais materiāls. Bet tie 3 dūrainīši, un tātad
ja es vienai ģimenei pagājušajā gadā taisīju family look un bija 4 pāri zeķīšu, katrs savādākā mazliet krāsņā svītrēnā zeķītes, tad šogad šī ģimenīte saņem, ko vilkt uz rociņām. Dāmām tātad bija puscimdiņi, pār tiem gada kopsavilkumā jūs vēl dzirdēsiet visādi šausmu lietas, tur gan drīz vai pie sirds jāķer ir, kas tur man notikās un kāpēc es dabūju atdāvināt savus melnos cimdiņus, nevis tos ķiršu sarkanos, bet tātad šoreiz ķēros pie puišiem. Vienkārši, es nezināju, ko viņiem dāvināt, tēvam un dēlam, un es domāju dūrēnīši. Dūrēnīši forši, vienkārši pelēkā krāsņā, kas man patīk. Viņi ir tik vienkārši un universāli, kā abi adās labai kreisai rociņiem pilnīgi vienādi, apaļais noraukums, viņi ir ļoti maksimāli vienkārši. Ja man būs drosmes, bet iedvesmēs, varbūt uztaisīšu viņiem mazu video, kā viņus vienkārši var radīt, jo viņi ir pateicīgi gan izšūvumiem, gan, es nezinu, tur, vai rakstīņus tikai augšdaļā likt, bet tad jau jāpiedomā, kurš kurai rokai. Bet es izšuvu rakstīņus puisim un tēvam, tātad ķepiņu rakstīņus. Šeit gan es varu pateikt par dūraiņu adīšanu, kā man patīk ziemas laikā adīt melnu dzīvi. Prieks un laime, neko nevar saprast. Izšuvu arī jārdīja 10 reizes ārā, bet vienmēr sakot, uzadīju un izšuvu dūrēnīšus. Ķepiņas uz plaukstu virspusēm ir vienā krāsniņā, uz plaukstu iekšpusītē citās. Līdz ar to var samainīt otrādi, bet vienmēr ārpusē būs viena krāsiņa. Vienam no viņiem pelēks krāsciņiņi, otram melns, vienkārši tāds reverses variants. Un tad, kad man likās jau viss dāvanas ir gatavs, pēkšņi man vīrs saka, nē, ja jau mēs braucam pa ciemiņiem otrajos Ziemassvētkos visus apdāvināt, mums jāiebrauc vēl vienās mājās, un es sapratu, ka man vajag vēl vienu dāvanu. Un tā dāvana ir manam krustdēlam, kurš ir mednieks. Nolēmu cimdiņus adīšu, man, godīgi sakot, laiks spieda viņus fiks uzadīt, gods kam gods, ģimene palīdzēja, sautēja kāpostu, svarīja kartupeļus, kamēr es adīju un izšūvu. Tā, mīļumiņš, veiksmīgi nokļuva savos apartamentos, tas ir manās drēbēs sildīties. Tātad krustbērnam es uzadīju krustdēlam šos pašus cimdiņus un izšūvu. Viņš kā mednieks, es ilgi domāju, ko man izšūt, it kā no vienas pusītes briedīti varētu, no otras pusītes kaut ko citu, varbūt eglītes, un tam sākās runas kādas eglītes, un beigās es izšūvu Rudolfiņus vienā pusītē, un otrā tomēr ķepiņas, jo viņš ir mednieks, tematika atbilst. Jā, starp citu, šie cimdiņi visi dūrainīši ļoti vienkārši, nav visādi ciku cakaini, rakstaini, zigzagaini, bet vīriešiem, man liekas, piestāv tāds vienkāršums, atturība, asketisms. Dāmām vairāk patiks ciku cakas, bet reāli to visu var modificēt, un ja ir vairāk laika, tur var izadīt, izšūt. Kādēļ es izdomāju adīt, bet izšūt šos rakstiņus? Pirmkārt, es ļoti labi sapratu, ka vēloties, lai iecentrētu šeit rakstiņu, man diedziņš ies pāri, kur jau es īkšķīši pieaudzējumu veicu. Priekš kā man šeit pieaudzējumā praktiski pusītē vajag vilkt tos pārstēpus līdz. Otkārt, izšūšana man šeit atļauj darīt to, kad no vienas puses ir viens krāsas izšūms, no otras ir otrs. To adot es nepanāktu. Bet sanāca ļoti labi, man ļoti patīk. Man liekas, puišiem visiem arī patiks, un es esmu par to priecīga. Tā, tie ir 3 dūraiņu pāri.
gribēju par to 4. Jūs zināt, kas ir 4? Tas tāds saistībā ar 10 cerdelēm. Tas balons sunis. Es viņu pabeidzu. Viņš stāv, bet, pēc izskata. Godīgi sakot, mēs tajā dienā dikti smējāmies, tagad mēģināšu būt ļoti nopietna, bet balons sunīts man ir gatavs. Smieklīgs, viņš ir bez gala. Kā viņu uztver, tā ir, es viņu nešuvu, saku uzreiz. Es viņu, tātad kājiņas man te apakšā ir piepildītas ar to smago materiālu, lai viņš stāv. Es uzfilmēšu. Viņš stāv. Bet, ko es atkal teicu? Jā, es viņu nešuvu. Viņš man ir sasiets. Teikšu, kā ir. Tātad šitais ir astīte, kājas, tā kā dibens. Un man galīgi viņi nav, sašūti. Es negribēju šūt, bet tiešām šitie garie, starpas starp tiem netur kopā. Viņš taisās visu laiku vaļā. Tāpēc es ņemu, salieku un astīti izvelku. Un tad vismaz turās. Tāds pats mezgliņš man ir praktiski šeit, šīm kājiņām pie kakliņa un seiņai. Balons sunīts. Ritīgi īstenībā jau tāds stilīgs foršs, bet es neiesaku viņu tamborēt. Būtu labāk es lāčuku tamborējusi. Starp citu, es redzēju ļoti skaistu lāčuku, adītoju tamborētu, kuram pielikts klāt ir buklē diedziņš. Fantastiski. Būtu es labāk kaut ko tādu darījusi. Nevis ākstījusies ar balonu sunīti. Bet, es viņas uztaisījusi, otru es vairāk netaisīšu. Smieklīgi viņš mūsu mājās gāja, tāpēc, ka viņš... Skatāmies, no kuras puses gribam, viņš tomēr izskatās nepiedienīgs, nepieklaiks, piedauzīgs. Varbūt mums ir iztēle galīgi garām, bet, īstenībā tāds sardeļdesiņu sunīts vien izskatās, Bet, es viņu atdāvināšu, jebkurā gadījumā es viņu esmu taisījusi, un tā kā viņu var izjaukt, viņu var salikt, tā kā balons sunīts ir gatavs. Smieklīgs, desiņu sunīts. Tamborēt bija ļoti vienkārši, bet otrais es to nedarīšu. Pārāk. Jā, tas ir par gataviem darbiņiem, 5 gatavi darbiņi. Tagad gan es mazliet pastāstīšu, ar kādiem darbiem tad es turpināšu darboties, ar ko es ieiešu jaunajā gadā un jauns gads, jauna dzīve. Kā jums kafija? Man tā kā mazliet dziest. Tā kā daudz laika mums vairs nav atlicis. Tagad ievēroju citas meitenes, mēģina pabeigt darbus visus uz jauno gadu, jā, jauns gads, jauna dzīve. Man tas droši vien īsti nestrādās, bet pašlaik par cik ir tādi lielāki darbiņi nost, jauns nekas pašlaik vēl iesākts nav, tad es pieķeros pie tiem, kas man ir mazliet iestrēguši. Viena no tām man ir jaka, tā ir Oliva Cardigan, tā laikam jaka. Tātad šī te lapiņu jaka. Es viņu esmu varbūt kādā kadrā jau redzējusi, jums rādījusi. Tā. Jaciņa vēl man nav gatava, es viņu mēģinu taisīt, bet man ir atlikusi vienīgais kakla izgriežumi viņu uztaisīt un maliņas apdarīti. Garām rociņām viņa būs, bet foršas rociņas. Bet tā, ka viņa būs gatava, tad es vairāk pastāstīšu par viņu. Kas man īstiņā patīk un kas nepatīk. Kakliņš pašlaik ir ļoti liels. Adīju tā kā tur ir oriģināla aprakstā, lai arī es adīju bez apraksta un vienkārši ņēmu rakstiņu, saskaitīju, kur ir cik daudz lapiņas ir, un līdz ar to izreiķināju, cik valciņus vajag, un tā man top jaciņa. Jaciņa gara, plandoša, visdrīzāk nebūs nekādas aizdarītas, ja vienīgi varbūt tās augšā, bet diez vai, ar valnīti augšpusē savākšu kakliņu, kas ir diezgan tāds paliels, pievilkšu. Rociņas tā tad ir skaistas, diedziņi vēl karājās, jo es šodien pabeidzu vienu rociņu, sanāk otru jau rociņu. Baigi foršs viss ir. Viņa ir tāda mīksta, maiga, mohērīga. It kā
Bet īsti jau jūs, man liekas, redzat, ka īsti beigās sajūsmā es neesmu. Bet vienmēr sakot, es domāju, ka es šo darbiņu varētu būt, ka vēl šajā gadā pabeigšu. Tas ir viens no maniem iesāktiem darbiņiem. Protams, no iesāktiem darbiņiem, kas man uz nākošo gadu pāriet, tur ir kaut kādi vasaras stopiņi, divi. Un es visdrīzāk, man te tāda sanāks iesāktas zeķītes, visdrīzāk arī tās pabeigšu. Bet, ja runājam par nākošo gadu, kāds tad man tas būs? Nu, teikšu kā uzreiz, viņš man būs diezgan raibs, krāsains, jo esmu pieteikusies atkal vienam testa adījumam, un tā ir Jāņa blūze. Janis blūz. Nu, vienmēr sakot, tā ir tātad no vācu dizaineris Eleonoras Mortensens testa grupiņā. Adīšu Jāņa blūzi. Es ļoti viņai gribēju pieteikties, jo Janis, nu, latviešiem Jāņa svētki kā tāda nozīmē ļoti daudz. Es pašlaik domāju, kādas krāsas, esmu vakar izdomājusi, kādas ņemšu. Tātad tur arī vajag divas kontrastu krāsiņas. Un tātad, jā, tātad mans gads sāksies jau krāsaini. Kāpēc es roku gribēju ievilkt kapucē? Nu, gadās arī tā. Tātad gadu sākšu raibi, Jāņu blūze, un tātad es šodien pasūtu dzīves Jāņu blūzei, un pie reizes arī zeķītēm, ceru, ka rositas zeķītēm, jo man variantu citu nav, citu dzīvu es dabūt nevaru. Tātad gads iesāksies raibi un krāsaini, es ceru, ka tāds arī būs turpmāk. Nākošais stāsts būs gada noslēgums, kopsavilkuma stāsts, kas visdrīzāk publicēsies kā jaunā gada 1. Jā, tas tā kā būtu tā īsumā uzmetums par pabeigtajiem, kas man pārceļas vai pabeidzu stūti šajās gada pēdējās dienās un ar ko es iesākšu jauno gadu. Es ceru, ka visi savus Ziemassvētku dāvanas ir saņēmuši. Mans Ziemassvētku rūķītis teica, es varu droši pasūtīt dzīves, kāds es vēlos, bet internetu veiklā un tās nav, līdz ar to. Es savu dāvaniņu no sava rūķīša saņemšu mazliet vēlāk, tā kad to parādīsies kaut kādas, bet iespējams es jums arī parādīšu divas dāvaniņas, ko es esmu saņēmusi. Pirmā ir no manas mammas, un tas ir Novitas žurnāliņš un dzija, kā arī kādā svētdienā man raksta Veronika, viņas kanāla adresīte ir apraksta kastītē, ka viņa brauc uz Latviju un viņa vēlētos man atsūtīt dāvaniņu. Šodien ir tā diena, kad dāvaniņa pienākusi un nevāl, un es tūlīt došos te pakaļ, un, ja montāža atļauj, es dāvaniņu jums parādu un atrādu šajā stāstā.
Tašanas stāstam arī būs viss. Kafija ir jau padesusi, ir jāsāk dzert. Un, jā, es domāju, tiksimies jaunajā laimīgajā gadā, godam pavadīt veco gadu, godam sagaidīt jauno gadu un tiksimies gada kopsavilkumā. Ceru, ka tas būs interesants. Paldies, ka noskatījāties. Paldies par rīkšķīt. Tas man ļoti daudz nozīmē. Es vienkārši skatos, cik vērts ir filmēt, kaut ko jums parādīt, pastāstīt, iedvesmot. Tādēļ paldies par visu to un tiksimies nākošajā jaunajā laimīgajā gadā. Atā! Pār pasauli pārlīs sidraba lietus, pērļu paklājā pārvēršot sniegu. Gozējas sniega vīrs piemājas priekšā, priecīgs ikvienu aicinot iekšā. Bērni ap eglīti sasēstas glīti, pīrāgu smaržas noglāstīti. Tik burvīgi tie Ziemassvētku rīti, svētku sajūtām apveltīti. Marika Marcinkus.